Tallis nu jau piedzīvo otro atklāšanu, jo pirmais mums bija 1. martā ar koncertu, un šī ir otra atklāšana ar burvīgu tiešām gleznu izstādi, ko mums dāvā Sandra Strēle. Tad, kad man bija 50 gadu jubilejas izstāde Jelgavas muzejā, es domāju, ka man izstādes nekad vairs nevajadzēs. Tad, kad es redzēju šīs telpas un saimnieces un saimnieka attieksmi vispār pret arhitektūru, pret vidi, es tā iedomājos, te gan es gribētu izlikt savus darbus. Ļoti neparasti satikt tādus cilvēkus ar tik perfektu attieksmi pret vidi, ar tik perfektu attieksmi pret arhitektūru. Un tāpēc es saņēmu drosmi īstenībā un pati pieteicos un sacīju, ka es ļoti labprāt šeit izveidot izstādi. Un tāpēc paldies Ivetei, ka viņa piekrita. Krustiem skrējā Dievā zirgi, krustiem skrējā Dievā zirgi, lēduši necēruši. Varbūt kāds zina, varbūt nē, bet latviešiem ir nūja, un cik mēs vispār esam, tad mums ir vasaras saulgriežu dziesmi visvairāk. Uz gada īsāko nakti ir nevis 2 vai 3 melodijas, bet 1155. Pavadiņas galiņai, pavadiņas galiņai, tur lēc rītā saklī. Tur lēc rītā saklī. Visvairāk, un pēc tam ārkārtīgi skaistas dziesmas, tik poētisks dziesmas ir par alu. Un kas tad Jāņi bez alus? Pat tie, kas alu nedzer, Jāņos tomēr iemaldo. Latviešiem, protams, gribētos, ka mums būtu dziesmas par uguni vispār. Tad diezgan konkrētākāk ir cilvēkiem domāšana, uguns te tā, vai nu Jāņu uguns, vai tā ir iekšējā uguns, vai tā ir pavardu uguns. Un šī dziesma būs vairāk tā kā par pavardu uguni, proti par mūsu ģimenēm, kas ir tik svarīgas.